Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Es varbūt varu nedaudz pastāstīt par vārdu liquid. Tie pieminējies. Liquid, tas ir vārds no angļu valodas, ko nozīmē šķidrs, jebkurā, šķidrs, liquid, tāds tā kā ūdens, teiksim, tāds kāds man ir glāzē. Un tikko kā kaut kāda substance viņa ir šķidrā veidā, mēs viņu varam pielietot dažādos veidos. Respektīvi, es varu apliet puķis, es varu padzerties, es varu iedot arī ritvaram padzerties, un mēs varam darīt ar to ūdeni daudz ko. Un, tikko kā, teiksim, šis ūdens manā glāzē sasalst, tas nozīmē, ka viņš vairāk nav likvīds un vairāk pielietojumu nav tik daudz. Es nevaru vairāk apliet puķis, es nevaru vairāk izdarīt daudz dažādas lietas. Jā. Un tieši tāpatās ir nekustamajos īpašumos. Ja mēs iegādājamies nelikvīdu nekustamo īpašumu, tas nozīmē, ka mums būs problēmas vēlāk viņu pārdot. Un tādēļ ir ļoti svarīgi pašā sākumā izskatīt visu šīs nianses, kas varētu sarežģīt tālāko pārdošanu. Nekad nevar zināt, kā dzīve pagriežas, kurā brīdī vajadzēs pārdot. Protams, parasti cilvēki pērk ilgtermiņa objektus, bet, ja kaut kā dzīve pagriežas, tad arī droši vajadzīgi saprast. Tieši tā, un varbūt es tā nedaudz var piemitināt. Liela daļa tie, kas iegādājas nekustamos īpašumus, vai arī nopērk, es nezinu, tur māju, ko viņi grib pārtaisīt, apbūvēt, un viņi neņem vērā to, ka kādu dienu nāksies varbūt ne man, bet varbūt maniem pēcnācējiem pārdot to nekustamo īpašumu, tas sajādās problēmas. Un, tādēļ ļoti svarīgi ir padomāt, pirms mēs vai nu iegādājamies, vai nu taisam remontus, vai tiešām varēsim pēc tam to izdarīt un pārdot. Jo jābūt plānam B jebkurā gadījumā. Ok, labi. Sākam, tagad mēs iziesim caur tādiem mūsuprāt kritērijiem, kas tad ietekmē īpašuma likviditāti. Un mēs tagad skatāmies Rīgu un tās apkārtni, jo viss pārējais lauku īpašumi kādreiz likās nelikvidi, tagad cilvēki viņus izpērk, tā kā par to mēs nemācēsim komentēt. Man liekas, ka, teiksim, kas to ietekmē, tur var būt dažādi faktori, tā var būt vieta, tie var būt kaut kādi apgrūtinājumi, tas var būt pats stāvoklis kā tāds, likums arī ļoti ietekmē nodokļi, kaut kāds attīstības plānojums, visticamāk, arī var ietekmēt objektu likviditāti. Es teiktu tā, ka šie, kas mums te faktori, tie arī ietekmē diezgan to, liela daļa ietekmē. Mums šeit ir sarakstīts rajons, cenas diapazons konkrētam, piemēram, istabu skaitam, sērija, remonta stāvoklis, stāvs, kur atrodas dzīvoklis, dzīvokļa platība. Un, es domāju, mēs varam tagad iziet cauri tiem vienistabas, divstabas dzīvokļiem. Jā, protams, mierīgi. Teiksim tā, vienistabas likvidākie dzīvokļi, varētu teikt tā. Praktiski ir visi rajoni, bet noteikti lielākoties tas būs centrs, vislikvidākais nekustamais īpašums. Likvidākais vienistaba nekustamais īpašums būs centrs, jo plaša mērķa auditorija pavarās tieši investori un arī, studentiem. Pilnīgi visiem, kas arī vēlētos vienkārši dzīvot tajā vienistabas dzīvoklī, bet centrs nav. Plus arī es teiktu ap augstskolām, jo vienistabas dzīvoklis manā pieredzē praktiski izpērk vai cilvēki tā kā izīrēšanai, vai otrs variants priekš saviem bērniem, jauniešiem, studentiem, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai tur apkārtnē būtu augstskolas. Un pārsvarā vienistabas dzīvoklis cilvēki izpērk ar savu finansējumu, un tā ir tāda nianse. Šo karaugu kaut kā, man liekas, vajag palikt, ja viņš tāds pa pusi ekrānu, ne? Pa pusi ekrānu? Labi, atstāsim šādi. Un, cenas diapazons, mūsuprāt, tāda psiholoģiskā robeža sērijavīda dzīvoklim ir, es teiktu, 40,000. Tas ir ar remontu. Jā, tas tiešām ar labu remontu. Tā ir tāda maksimālā robeža, līdz kurai cilvēki pērk sērijavīda dzīvoklī vienu istabu. Es vienkārši gribēju varbūt piemitināt, kāds pat tas cenas diapazons, kā viņš par ietekmē, teiksim, to likviditāti. Tas nozīmē to, ka, ja jūs startā pārmaksāsiet par savu nekustamo īpašumu, par vienistabas dzīvokli, kas ir neremontēts, jūs samaksāsiet 40,000, tad, protams, jūs pēc kaut kāda laika gribēsiet pārdot viņu un atpelnīt to savu summu. Un iespējams, jums tur ir vēl iegādes procesā jūs samaksājat vēl pāris tūkstošus. Tas nozīmē, ka jums būs jānogaida ļoti ilgs laiks, lai pārdot viņu. Tad ir ļoti svarīgi ir startā saprast, kāda ir tā cena, un tas arī savā ziņā nosaka nedaudz likviditāti.
Es teiktu, ka renovētajām mājām, jauniem projektiem tā atkal psiholoģiskā robeža viensistabas dzīvoklim. Manā pieredzē ir vismaz centrā vai kādos centrā, es teiktu, līdz kaut kādiem 90,000 viensistabas dzīvoklim cilvēki ir gatavi maksāt. Mikrorajonos tas ir mazāk, tas teiktu līdz kaut kādiem 65-70,000. Tās ir tās psiholoģiskās robežas, pēc kuras jau sāk domāt, varbūt vienkārši nopirkt divstabas dzīvokli ar mazāku platību, bet tomēr par tādu pašu summu. Vēl noteikti par tiem vienistabas dzīvokļiem mēs esam pilkuši sēriju, bet man liekas super likvīds vienistabas dzīvoklis ir Vecrīga. Jā, jo viņu var izīrēt īstermiņā, ilgtermiņā. Jā, tieši tā, tas ir ļoti likvīds ieguldījums vienistabas dzīvoklis. Protams, jāskatās, kā tas cenas. Par sērijām, mūsuprāt, nav svarīgi, vai tas ir jaunajā projektā vai sērija veida mājās. Jebkurā gadījumā būs ļoti likvīds. Un, par remonta stāvokļiem mūsējais viedoklis tāds, ka pēra gan neremontētas, gan remontētas. Šajā istabu skaitā tas nespēlē tik lielu lomu pie tās likviditātes. Kamēr mēs varbūt aizējām vēl tālāk, kāpēc mēs vispār sākam tādu terminu pērk. Pērk vienmēr pērk dzīvoklis. Bet ļoti svarīgi ir saprast, iegādājoties nekustamo īpašumu, kas būs jūsu pircējs, kad jūs izdomāsiet viņu pārdot. Un cik daudz viņu būs, tāpēc ir ļoti jāizsver, ko jūs darīsiet ar to savu nekustamo īpašumu, kā viņu jūs pārdosiet un cik daudz jums būs interesi uz viņu. Jā, jo Oskars ļoti labi izskaidroja par to likviditāti, un tā ir, kad no pārdevēja puses skatoties vienkārši cik daudz tev ir opciju viņu izmantot, pārdot, tādu stāstīja. Jā. Un atkal no tāda cita skatu punkta vienkārši jāstāsta ir, cik daudz pircēju, kā Oskars minēja, cik daudz pircēju būs tavam objektam, tik arī viņš likvīds būs. Varbūt vienkārši uzreiz novilkt kaut kādu pretpiemēru, kad mēs pavisam nelielu ieskicēšu. Iedomājieties, kam būs vairāk pircēji vienistabas dzīvoklim Vecrīgā vai arī, vasaras mājai kaut kur Kurzemes vidū. Jā, es domāju, ka Vecrīgā. Tieši tā, un tādēļ ļoti svarīgi saprast, cik likvīds ir objekts. Vienistabas dzīvoklim tālāk ejam par stāvam arī es teiktu, ka, protams, pirmais stāvs maksās lētāk nekā augstāka stāva, bet vienistabas dzīvoklim manā pieredzē nav bijis tik liela starpība, jo tie ir vienam cilvēkam, jaunietim, studentam vai vienkārši cilvēkam, kurš dzīvo viens pats. Jā, tur nav bijis tik liela starpība. Viņam kā reiz nepieciešama neliela kompānija aiz loga tikai. Jā. Pirmais stāvs viņam noderēs. Kā ir platība? Platība mums ir noteikti 20 līdz 38 zem virs. Tur jau atkal būs visticamāk objekts paliks nelikvīds. Jā, jo vienkārši es arī esmu tirgojis vienistabas dzīvokli, kur ir 50 kvadrātmetri un ļoti grūti pārdot, jo vienkārši cilvēkiem nav vajadzīga tik liela platība priekš vienas istabas. Neredz loģiku. Neredz loģiku vienistabas dzīvokli. Sanāk, tu gribi par to kvadrātmetru tāpat prasīt summu. Protams, kvadrāmetra cenas samazinās, bet tas gala cipars tāpat ir diezgan liels. Un tad jau drīzāk cilvēks nopērk vienkārši otro, divstabu dzīvokli un ir divas istabas. Nav jāguļ viesistabā. Tieši tā, vai virtuvē. Jā. Un tas pats arī ar visām terasēm un visu pārējo. Vienistabas dzīvoklis standartā, piemēram, 30 kvadrātmetri būs daudzreiz likvīdāks nekā 45 kvadrātmetru dzīvoklis ar vēl 20 kvadrātmetru terasi. Tāda arī ir redzēti. Tādas dzīvoklis ir ļoti grūti pārdot, jo ir tiešām mazs pircēju loks, kam tādu vajag. Jā, jo ar terasēm ir tā, kā ir. Jūs jebkurā gadījumā, ja jūs viņu pat neizmantojat tik ļoti, jums apsaimniekošanas maksa ir jāmaksā par to terasu. Kā kurā projektā arī? Jā, bet es vienkārši kaut kā uzreiz ienāca prātā tā atmiņa par Jūrmals projektiem, kur par terasēm ir jāmaksā tiešām liela summa. Teorēs tā kā tu tur nedzīvo, bet tu maksā tāpat kā par dzīvojamo telpu. Pilnīgi gribās teltu uzcelt un pāris nakts pārlaist. Jā, tā. Ko tad ejam tālāk par divstabu dzīvokļiem? Divstabu dzīvokļi vispār ir darījuma ziņā vispirktākie, tāpēc, ja dzīvokļus
ja skatās dzīvokli, tad 2 stāvu dzīvoklis, es teiktu, vispār ir vislikvidākais īpašums, jo vienkārši visus vairāk viņus nopērk. Jā, tas tā ir. Un, varbūt var vienkārši pielikt klāt, teiksim, kuros rajonos tie 2 stabnieki visvairāk arī iet. Tas ir centrs, Teika, Agenskalns un Iļciems. Datus es paņēmu no Adify, es paskatījos cilvēki, ko viņi meklē visvairāk. Un tad jā, mums izlaic ārā centrs, Teika, Agenskalns. Agenskalns, man liekas, es nezinu, kaut kāds tāds pilnīgi dabisks novērojums ir, ka tur tiešām ir daudz jauniešu. Jā, ir tīpaši jaunieši. Hipster mode. Varbūt ierakstam čatā, kādu īpašumu, ja kāds no mūsu skatītājiem šobrīd meklē īpašumu, cik istabu dzīvokļu šobrīd skatāties? Jā, tas būtu diezgan interesanti. Mēs varbūt varētu ielikt savu viedokli komentāru par to. Jā. Kā mums tur ir ar cenas diapazonu Ritvaru uz dzīvniekiem? Jā, dzīvniekiem, es teiktu tā, sērija veida mājās, ko esmu redzējis tāds maksimums, Teikā, labi izremontēt dzīvoklis, labā vietā, sērija veida mājā. Maksimums, ko var dabūt šobrīd ar pieaugušiem cenām, ir 1300–1350 eiro kvadrātmetrā, kas tiešām ir, tas ir liels. Tas ir liels cipars priekš sērija veida mājas. Bet saku, tas ir labākais remonts, labākais stāvs, Teika, ļoti tā kā viss ir sakārtots, iespējams ar mēbelēm un ar labu skatu, labā mājā. Jā, tur, protams, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem jauniem projektiem, cik mums tur bija cena. Jauniem projektiem centrā, man liekas, arī tāda psiholoģiskā robeža kaut kādi standarti, nevis ekskluzīviem, ir kaut kādi 120, manuprāt. Jā, kaut kur tā varētu būt. Lai gan renovētās mājās var dabūt arī par 100,000 ar pilnu apdari, bet man liekas, bez virtuves iekārtas kaut kā tāda bija līdz 100,000. Tāpēc, 120, man liekas, arī atkal tā psiholoģiskā robeža, kur jauno projektu vai renovētu māju, pie 120 jau sāk domāt, varbūt nopirkt 3 stāvu dzīvokli. Tālāk no Rīgas, no centra. Jā, vai arī vienkārši otrreizējā tirgu 3 stāvu dzīvokli. Jo var nopirkt 3 stāvu dzīvokli par 120,000 centrā, varbūt ne ar tikko svaigu remontu, bet tomēr trešā istaba. Taisnība. Sērijas ziņā mums arī liekas, ka tur nav svarīgi, vai tas sērija veida māja, vai tas jaunais projekts renovēta pirmskara māja, koka māja arī, es teiktu, arī diezgan... Es nezinu, es diezgan skeptiski skatos uz tām koka mājām, var viņi būt renovētā. Ja viņi ir renovēta koka māja, tad es varbūt izskatītu un varbūt man liktos likvīds tāds ieguldījums. Bet, ja attiecīgi tas būs dzīvnieks nerenovētā koka mājā, tad visticamāk, man tas liktos jau reāli nelikvīds, jo tiešām ir tāda ļoti šaura mērķa auditorija, kas izskatītu koka mājas 2 stāvu dzīvokli, nerenovētas koka mājas. Par koka mājām es teiktu, ka es piekrītu tev, ka viņas ir nelikvīdākas, ja nav renovētas. Vienīgais likvīdu objektu manā pieredzē ir padarījis remonts. Visas komunikācijas, ka tev iekšā ir gan toalete, gan vannas istaba, gan arī apkure. Un laba lokācija. Tas tā kā to likviditāti ir pacēlis. Jā, jebkurā gadījumā nebūs, man liekas, tā mērķa auditorija tik liela, jo esmu novērojis, ka liela daļa pircēju, kas viņi atnāk, es teiktu tā, no 5 skatītājiem dzīvokļi, 2 būs tie, kas tiešām iedziļināsies tajā objektā. Un lielai daļai vienkārši izsauc, teiksim, tādu pretrefleksu jau koku mājas pašas par sevi. Jo es nezinu, Zviedrijā ir ok, koku mājas skaitās baigi forši, viss ir ekoloģiski, viss ir super, bet Latvijā, diemžēl, kaut kā slikts labireiz. Ir tīpaši nav renovēta. Jā. Ok. Par remonta stāvokli, kā mums tur ir? Remonta stāvoklis, protams, deri gan neremontēti, gan remontēti, bet, protams, priekšrocība būs remontētiem dzīvokļiem, tie būs daudz likvidāki. Un tikko, kā tu teici, ja tā ir koka māja, viņa ir renovēta un viņa ir remontēta, tas pats dzīvoklis, tad, protams, viņš būs daudz likvidāks. Jā. 2 stāvu dzīvokļiem, ja skatāmies stāvus, tad es teiktu, ka tur arī nav varbūt tik svarīgi, bet galvenais tā kā ir ne pirmais stāvs. Bet jā, esmu dzīvniekam arī diezgan daudz nopērk pirmos stāvus, tā kā tur nebūs varbūt tik svarīgi, kā tur 3. 4. stāvā. Tā. Ne pirmais stāvs. Kaut kā viss skan.
Jā, es vienkārši skatos, kad... Es redzēju, nu labi, par platībām, nu teiksim, tas arī ļoti svarīgs aspekts, tieši tāpatās kā vienistabas dzīvokļi, divstabas dzīvokļi, likvīds skaitās no 40 līdz 60 kvadrātmetriem, kas ir virs un kas ir zem, jā, tad tur attiecīgi 35 kvadrātmetri varētu viņš arī būt vieninieks, laba studija, vai arī tur virs 60, 65 kvadrātmetri, tur jau var mierīgi uztaisīt trīnieku bez problēmām. Un atkal tie divstabas dzīvokļi, piemēram, tev tik labs piemērs Baložos 97 kvadrātmetri? Nē, man bija 78 kvadrātmetri. Okay. Jebkurā gadījumā arī diezgan daudz, bet esmu redzējis divstabas dzīvokļus par 80 un 90 kvadrātmetriem, un atkal tas tiešām aiziet atkal nelikvīdajā pusē, jo tik liela platība, ka tu pēc mazliet nezini, ko viņai darīt. Tieši tā. Jā, un, protams, jāskatās, ir, teiksim, tos plānojums, kuram vai tas ir vienistabas, protams, tur daudz nevar neko izplānot, tur ir virtuve vai nu vienā vietā, vai nu virtuve otrā vietā, un guļamzona vienā vai nu otrā, bet, teiksim, tas ir divstabas dzīvoklis, protams, ir jāsaprot, kāds būs tas plānojums, jā, jo tur var būt 40 kvadrātmetri izplānot tik ļoti neparocīgi, ka viņš reāli paliek nelikvīds, vai arī 60 kvadrātmetri atkal izplānot ļoti neparocīgi, sanāk 2 loju uz teiksim, visu dzīvokli, un izplānots kaut kā, lai, teiksim, būtu tā pietiekošā dienas gaisma, un atkal tas padara jūsu īpaši nelikvīdu, jo tur nepietiek gaismas, un jā, dzīvoklis vienkārši ir izplānots ļoti neforši. Tieši tā. Okay. Es domāju, ejam tālāk uz 3 stabniekiem. Jā. Par rajoniem tu arī ņem no Adifā, jā? Jā, es skatījos arī Adifā rajonus atsevišķi. Ievelk Rīgu un rakstīja iekšā 2, 3, 4. Un tas, kas mums sanāca, ir izteikts pieprasījums, ir Imanta Zoltūda vienkārši nes no kārtiem. Jā, viņa sērija veidnieki. Jā, 104. sērija, bet... 104. Nē, kas man bija pēdējais? 104. Jā, man bija pēdējais 104. sērijā. Okay. Bet 104. sērija vispār ļoti maz, gan Imantā, gan Zaļikā. Imantā, man liekas, ir kaut kāds 4 mājas, un Zoltūdā arī kaut kāds 4 mājas. Jā, tu visi grib viņās nopirkt. Jā, bet interesanti ir tas, ka liela daļa tie, kas izskatīja 104. sēriju, viņi arī izskatīja jaunu projektu. Tas jau liecina par to, ka tas ir likvīds objekts. Jo ir tiešām plaša mērķa auditorija. Visi tie, kas skatās jaunos projektus, viņi var atnākt nopirkt jūsu 104. sēriju. Vai arī otrādi. Tā kā liela mērķa auditorija un Imantā Zoltūdē pēc pieredzes var pateikt tajā dzīvoklī, kur es pārdevu. Man bija kaut kādi 23 zvani. 23 zvani, nevis 23 zvani, bet 23 apskats. Tā kā ļoti pieprasīts. Es arī piekritīšu, ka vairāk trīnieki ir, es teiktu, ka vairāk ir mikrorajonos, jo trīssadniekus kaut kā tiešām cilvēki skatās kaut kur, jo, tā ir ģimene, kas skatās, un tad, varbūt nedaudz nostāk no centra. Cenu ziņā, mūsuprāt, tas ir tāds maksimums, ko var dabūt sērijvietu mājā par 3 stabnieku ir ap 1250 eiro kvadrātmetrā, kas arī ir tāda top cena par izremontētu dzīvokli, visticamāk labā sērijā, labā mājā. Es tagad redzēju Purciemā, viens tirgoja par 1300 vai 1350, bet ilgi jau tirgoja. Un atkal jauniem projektiem tas cenu diapazons vai renovētajai mājai, tāda psiholoģiskā robeža mums liekas ir ap 160, 170 tūkstošiem tā psiholoģiskā robeža, pie kuras jau tā kā sāk skatīties 4 istabas, jo cena jau tā kā aiziet tuvu un pat daudzus 4 stabnieku tā kā reģionā. Jā, 160 tūkstoši par 3 istabu dzīvokli jaunajā projektā jābūt arī ļoti labam plānojumam. Jābūt ir diezgan ok lokācijai. Tāpēc saka, tas ir tāds maksimums. Trīnieki, kas tiek pirkti. Protams, pirkti gan sērijniekos, gan arī jaunajos projektos, bet tur jāskatās pēc situācijām. Es teiktu, ka, piemēram, labu trīnieku, ar remontu, kur tu uzreiz var sākt dzīvot, vairs grūti atrast virs kaut kādiem 100-110 tūkstošiem. Tā kā tas reģions, man liekas, jauniem renovētām mājām ir kaut kādi 100 vai 160.
Jā, varētu pilnīgi realistiski. Nu, atkal ir jāizskata, teiksim, lai nepārmaksātu, lai saprastu, vai jūs, tas objekts paliek likvīds. Vai viņš ir likvīds ieguldījums vai nelikvīds ieguldījums. Tieši tā. Par sērijām, es domāju, mēs abi varam iedot savu viedokli, bet man kaut kā liekas, ka vairāk ir jaunos projektus sāk izskatīt, taisnība strīniekiem, jo daudz attīstītāji taisa tikai 2-3 istabas, un ja ņem vērā to, ka 3 istabniekus, piemēram, pērk ģimenes, jaunās, piemēram, ģimenes, un es kaut kā biju pētījis statistiku, ka bez mazliet kaut kādi 80%, kas nopērk, paņem šobrīd kredītu, kodam jaunajam projektam bija cilvēku vecumā no 25 līdz 35 gadi. Un tad, tāpēc man liekas tā paudze, kas tagad pērk trīniekus, viņi vairāk tiešām sāk skatīties jauniem projektiem. Protams, sērija gadu māju tirgus ir vēl projām lielāks, bet es domāju, mēs ejam uz to. Jā, es varbūt, ko vēl esmu novērojis, no attīstītāja puses, 2, 3, viņi sāk palikt aizvien kompaktāki, aizvien mazāk. Un tas arī ļoti jāņem ir vērā. Teiksim, ja tagad ir tas trends, kad mēs cenšamies visu sapakot, visu salikt tādās mazās istabiņās, ja tas ir 2, 3, tad rēķinamies, kā būs pēc 5 gadiem. Vai tiešām būs tas pats trends, vai tomēr cilvēks gribēs, lai viņam ir bišķīt vairāk platības. Tāpēc jāsaprot, kur ir tā norma un kurš liekas, tāds loģiska platība priekš trīnieku. Par remontu stāvokli manā skatījumā vairums vēlas izremontētu, jo 3 istabnieku remontēt, pirmkārt, tas ir diezgan liels finanses, tas ir ilgāks laiks, un, ja tev ir ģimene, tev ir darbs, tev ir bērns, tev vēl tā kā menedžēt remontarbus ir ļoti, ļoti traki. Tāpēc vairums cilvēku izskatā remontētu. Kas mums ir ar stāviem? Vairāk no otrā stāva, man liekas, ka tīri loģiski. Tas ir, kā nekādi teica, ka tā ir visticamāk ģimene, 2 pieaugušie, 1 bērns, vai tur kā kuram attiecīgi. Bet, protams, ģimene grib savu privātumu, viņi negrib vairāk būt pirmajā stāvā, viņi grib šķiet augstāk, tas ir tīri loģiski. Un atkal, ja mēs izskatām, teiksim, 3 istabnieki pirmajā stāvā, mērķa auditorija mums, protams, sašaurinās. Jā, līdz ar to arī cena. Ja skatāmies platības, es teiktu, ka tāds pats minimums ir 60 kvadrātmetri, kuros cilvēki liekas, ka vēl var izskatīt, un pietiek vietas vēl cilvēkiem, kuriem tiešām vajag mazāk vietas ikdienā, kur tas dzīvoklis ir vienkārši atnākt, palikt pa nakti, tur iespējams kaut ko vakariņas pārstas kopīgi. Un atkal tā augšējā robeža, man liekas, ka 90-100 kvadrāmetri, kas ir, piemēram, renovētajās mājās, vecais pirmskara mājās, kur tā platība ir ap 90-100 kvadrāmetriem, un kur cilvēki vēl tā kā to sagaida. Bet jau virs 100 kvadrāmetriem, tur atkal sāk parādīties domas, vai tiešām man vajag tā kā tik lielu dzīvokli, jo attiecīgi komunālajā palielinās un tā. Protams. Un sāk jau prasīties arī pēc tās istabas. Pēc 4 prasās, tur jau rītīgi sāk smaržot pēc 4 aiz 100 kvadrātmetriem, tāpēc arī jāskatās, lai arī kāds nebūtu, teiksim, tas deals, lai arī pat liktos tā kvadrātmetra cena, jo, kā jau mēs zinām, jo lielāka platība dzīvokli, jo mazāk ir kvadrātmetra cena. Un ja cilvēks nofokusējās uz kvadrātmetra cenu, viņam liekas trīnieks 95 vai 100 kvadrātmetri par labu cenu, jo kvadrātmetra cena ir diezgan zema, tad beigās tas var izvērsties nelielā problēmā, jo tiešām būs grūti pārdot, jo fokus ir bijis tikai uz kvadrātmetra cenu. Jā. Man pat idejas, ka labs piemērs Zolitūdā jaunajā projektā dzīvoklis bija 125 kvadrāmetri, 3 istabas. 3 istabas, jā. Viņam bija viesistabā 60 kvadrāmetri, un visas pārējās istabas bija atlikums. Liels koridors, liels istabas, liela vannas istaba, 2 sannas, kas sanāk. Un viņa tā brīža vērtība bija kaut kādi 135, 140 tūkstoši, par ko viņa tā kā mēģināja tirgot. Un nevarēja pārdot. Es ieteicu tā kā uztaisīt sienu un uztaisīt viņu par 4 istabnieku. Un līdz ar to adekvātāk sanāk tā platība, adekvātāk summa, un pat tā kā to summu varēja pacelt uz 150, 155 tūkstoši. Un
Jā, tur teiksim tā, īpašnieki to izdarīja, un beigās līdz ar to arī paši tā kā pārdeva. Par tiem 155. Jā, tas arī ir ļoti interesanti, kad katreiz man liekas, vairāk skatījās uz dzīvokli kā uz telpu, cik telpisks viņš ir. Jā. Un tagad cilvēki nevis vairāk pērk to telpu, viņi vairāk pērk tās istabas, kas tiek piedāvātas. Un cilvēki tagad ir palikuši ļoti gudrāki, viņi skatās, teiksim, katru to kvadrātmetru, kādas funkcijas viņš izpilda. Kādreiz bija ļoti daudz liekas platības dzīvoklī, tad tagad gan attīstītāji, gan arī paši pircēji saprot to, ka mums jāizpilda visi. Jā. Kas mums ir 400 dzīvokļiem? 400 dzīvokļiem ir tā, ka tie visticamāk ir dzīvojamie rajoni, kur vajadzētu izskatīt 400 dzīvokļus, jo centrs, atkal mēs skatāmies ļoti rēti, kur ģimene vēlētos dzīvot centrā. Protams, ir daudz cilvēki, ir daži individi, kas varētu ar savām ģimenēm dzīvot centrā, bet tomēr bērni, ģimene, tas ir ticamāk. Kaut ko zaļāk prasās, kur var izvest ārā bērnus roķļu laukumā, un kur var iziet ar sunu, turpat pastaigāt un tā tālāk. Tāpēc 400 dzīvokļi pieprasītākie arī ir Rīgas dzīvojamos rajonos. Mikrorajonos, jā. Un pašā Pierīgā. Jā, tieši tā. Un cenu diapazons visticamāk ir 200,000, ko mēs skatāmies. Maksimums, jā. Jā, maksimums, jo aiz 200,000 sākās nevis prasīties pēc piecinieku, bet sākās prasīties pēc kaut kā ekskluzīvāk. Vai privāta mājas, vai tvīņa mājas. Un tad tie 200,000, tas ir tāds labs dzīvoklis, atkal nav ekskluzīvais segments, nav nekas tāds ekstravagants, jo es esmu pārdevis Ziepniekalnā pie Ķekavas A7 Rimī 4-stabnieku par 200,000, kur tiešām tā kā par 203,000, kur arī bija liela platība, liela terase, un jā, tas bija maksimums, ko izspiest, jo virs 200 jau tiešām tā kā. Jā, tur aiziet vai nu māju, vai jā, tie jau tur sāc skatīties uz māju Baložos vai māju Ķekavā. Vai arī uz divnieku Rozgoldā. Jā, atkal runājam par likviditāti. Jā, kas mums tālāk ir? 4-stabniekus jaunais projektos vairāk pērk, jo sērijveida mājas viņi ir maz. Es kādreiz biju skatījies, 20. gadā vidēji mēnesī sērijveida mājās bija kaut kādi 15 darījumi, kas ir ļoti maz uz visu Rīgu. Es domāju, ka tagad ir pakāpies, bet jaunais projektos ir vairāk. Tas mums bija 602. Sērija. 4-stabnieks ir 602. sērijā. Tur, man liekas, bija diezgan daudz. Jā. Man ir 119. sērijā 4-stabnieki. 104. arī 4-stabnieki. Kur vēl 104-stabnieki? 477. man arī 4-stabnieki. Kas ir interesanti, kad lielākā daļa attīstītāji, viņi arī, kad veido tos savus projektus, viņi uztaisa pāris tikai 4-nieks. Viņi netaisa ļoti daudz. Un līdz ar to viņi rada tādu tā kā lielāku tirgus pieprasījumu. Tieši pēc 4-niekiem. Ja jums ir 4-nieks par labu ciparu, labā vietā, tad pieprasījums noteikti būs diezgan labs. Jā. 4-stabniekiem sērijveida mājas, es teiktu, ka tas cena diapazons viņš atkal samazinājies. Es teiktu, ka tāds ir līdz 1150 kaut kam tādam. Sērijveida mājā atkal labā vietā ar labu remontu. Un jaunais projektos, vai mēs jau izrunājām? Jā, mēs jau pagājām garām, nekas. Atcerēs kaut ko. Jā, mēs palikam pie tā, ka vairums vēlas remontētus. Jo atkal tas moments, kad vienkārši tev visas ģimenes lietas, darba lietas, un tu negribi tā kā vēl menedžēt būvlaukumu mājās. Jā, tas vispār ir galīgi garam. Jā, stāvs arī sākot no otrā, un platības ziņā vairumā, es teiktu, likvīdākie ir no 80, kaut 75 līdz 120, 130 kvadrātmetriem, kas tā kā 4 istabām ir ok. Tā lūk. Ko izgājām, man liekas, cauri 1-niekiem, 2-niekiem, 3-niekiem, 4-niekiem, un varbūt tas, nezinu, tāds nelādz kopsavilkums no vispār tās tabulas kā tādas. Mēs centāmies vienkārši skatīties uz 1-niekiem, 2-niekiem, 3-niekiem, kā pircēji kurpēs. Jo tas ir visvieglākais veids saprast, cik liela mērķa auditorija būs manam īpašumam, ko es taisos iegādāties.
Jā, un man liekas, to vajadzētu darīt jebkuram pircējam, kas vēlās investēt nekustamā īpašumā, saprast to, kas būs viņa pircējs pēc pāris gadiem. Jā. Tā mēs varam saprast, cik likvīds ir objekts. Tieši tā. Vēl tāda interesanta informācija. Mēs paskatījāmies arī iedzīvotāju skaitu, kas ir deklarēts Rīgas rajonos, lai vienkārši saprastu, kuri tad ir rajoni, kur visvairāk cilvēki ir dzīvo. Varbūt pirms mēs nosaucam skaitli, ierakstiet komentārā, kā jūs domājat, kurš no Rīgas rajoniem ir visapdzīvotākais. Tas būs diezgan interesanti, ko cilvēki domā. Varbūt es varu iedot nelielu hintu un pateikt to, ka Rīgā kopumā ir deklarēti 627 810 iedzīvotāji. Jā. Tā kā jums liekas procentuāli, kur dzīvo lielākā daļa, vai varbūt kāds var nosaukt skaitli? Kristaps raksta Pļaunieki, Deivids raksta Purčiks, Jānis Pļaunieki. Nu labi, tūlīt iesim cauri pa vienam. Pagaidām vēl kādu. Tā, kas mums... Un ceru tā laimīgā atbilde ir Krista. Paldies no Krista Imanta. Aiziet. Labi, Oskar, atklāja patiesības momentu. Avoti. Es nezinu, pēc avoti iedod. Nu labi, bet avoti mums ir 18,175. Āgenskalns 24,429 iedzīvotāji. Bolderājā, es ņēmu, starp citu, visus, kas ir aiz 10,000, protams, vēl ir tur bērģi, bieriņi, bet tur ir zem 10,000. Tad Bolderājā 12,000, Bišmužā 12,000, centrā 30,000. Un kur tad ir visvairāk? Es jums pateikšu, es pa bišķīgi nosaukšanu, tad pateiksim. Varbūt pat uzreiz nosauksim tūlīt. Man liekas, ka bija mums... Dod cilvēkiem tā, ko viņi grib. Give the people what they want. Mums ir Purciemā 55,000 apsveicam. David, tu esi laimējis šampi. Jā, var karodziņu. Jā. Nu jā, tad pa lielu, kas mums ir tālāk, Imanta ir lielā pārsvarā ar 43,000, Ķengaraks 45,000. Cik ir Pļauniekos? Pļauniekos mums bija 41,000. Tad sanāk, pirmā vieta ir Purciems, jā. Tad ir, kas ir? Tad mums bija centrs. Nē. Ķengaraks, mums ir Ķengaraks 45, Imanta 43. Trešā vieta ir Imanta. Tad mums ir Pļaunieki 45. Pļaunieki 4. vieta. Un centrs 30. Centrs? Jā, centrs 30,000. Un trešajā vietā, 5. vietā ir centrs. Jā, top 5 nosaucam. Jā. Bet tāda arī sajūta īstenībā, ja tirgojot dzīvokļi Purciemā, tur zona, man liekas, telefons ir karsts. Tas pats arī Pļauniekos, Imantā, Ķengaragā. Zikā, Zolitūda viņa ir maza, jā. Bet visi tie, kas skatās Imantu, tie arī skatās Zolitūdu. Ja ir ievietots sludinājums vai tiek pārdotas dzīvoklis Zolitūdē, tad tur arī ir tā, ka gāž no kātiem. Tā ir pēc, cilvēki skatās Purciemā un Pļaunieku, viņi arī skatās tos abus rajonus un tu ieliec 100,000 potenciāli pircēji. Viena sestādaļa Rīgas. Jā. Tālūk, kas mums tālāk bija? Tā, mums bija piemēri no nelikvīdiem un likvīdiem nekustamiem īpašumiem. Jā, varbūt tu tur varētu nedaudz ievest. Jā, mēs sarakstījām 2, 4, 6, 8 piemērus, kas mūsuprāt ir tādi vieni no nelikvīdākajiem īpašumiem. Varbūt komentāros atkal ierakstat, kas jūsuprāt ir tāds pats nelikvīdākais īpašums. Vai tas ir... Kas tas var būt vasarnīca? Aplūdušā teritorijā. Jā, un kaut kādā Latvijas nostūrī. Kaut kur Latgalē, pilnīgā čukņā. Es domāju, teiks Līzumā. Bet Līzums jau nav Latgalē atkal. Nu jā, tas gan. Labi, mūsuprāt, nelikvīdāki īpašumi ir pirmkārt īpašums, kur blakus plānojas vai nu rūpnīcas apbūve, vai Real Baltica garām ies, vai restīvi kaut kādā rūpnīciskā darbnīcā, lieli transporta ceļi, priekš dzīvojamā segmenta. Priekš komerces segmenta, piemēram, tas tā kā varētu būt arī labi. Bet priekš dzīvojamā ne tik labi, ja to blakus ies Real Baltica. Tieši tā. Man liekas, mēs varam apgriezt arī otrādi.
ja mēs redzam, ka tur būs dzīvojamais rajons, attiecīgi mēs saprotam, ka šis būs ļoti likvīds ieguldījums un pēc laika viņa vērtība kāps un iespējams arī būs daudz vieglāk viņu pārdot. Galvenās daļas no zemes Zilupē apgrūtinājumiem un nomas līgumu. Jā, man liekas, šitais te man rādīsies vēl murgos, bet tas ir ļoti ļauni, David, ļoti ļauni. Jā, Zilupē vispār, man liekas, jebkas ir nelikvīds, ne tikai domājumās daļas no zemes ar nomas līgumu. Jā. Nākamais mums bija neatbilstošs remonts konkrētai vietai vai mājas sērijai. Ko mēs ar to domājam? Tas ir piemēram, Bolderājā, kādā mazģimeņu projektā uztaisīts remonts ar 20,000 vērtu virtuvi. Zelta toalets podi. Jā, ar parketa grīdu, tiešām remonts, kas taisīts tā kā priekš centrā renovētas mājas. Jā. Un vienkārši tie cilvēki, nevis tie cilvēki, bet vienkārši tajā rajonā nenovērtēs to remonta stāvokli. Jā, vienkārši gribās uzdot jautājumu. Remonta laikā, kā jūs plānojat pārdot un pēc pāris gadiem? Jā, mazģimeņu pietiem projektā. Jā. Nākamais mums ir augsts nodokļi. Reku Dēvids ir ielika plus augsts kadastrālo vērtību un lielu nodokli. Jā. Tieši tā arī ir, kas padara nelikvīdu dzīvokli, kur nekustamo īpašums ir augsts nodokļi. Jā. Un varbūt, ko es varētu tikai pielikt klāt, tā kā Dēvids. Jā, es vienkārši gribēju iedot piemēru. Iedomājieties, jums ir zeme meža parkā, kas ir ļoti forši. Es tagad nesaku, ka tas nelikvīds objekts, es vienkārši gribu pakomentēt. Jums ir zeme meža parkā, ir kā forši, bet, piemēram, jūs maksājat gadā nodokļi 3,5 tūkstošus tīri par zemi, iespējams par vēl māju, kaut kādus, piemēram, vēl 3,5 tūkstošus. Ok, labi, es dzīvotu meža parkā, es to varētu atļauties, bet idejiski tāds vienkāršāks piemērs, man Ķekavā ir īpašums, kurš tagad ir kā lauksniecības zeme, un viņam nodoklis ir kaut 150 eiro, bet ja viņš būtu kā dzīvojama apbūvē, tad tas nodoklis būtu gadā kaut kādi 1500 eiro. Wow. Jā. Tā kā jā. Es pielikšu klāt vēl pie tiem augstiem nodokļiem, protams, ir kadastrālā vērtība. Un Deivids, man liekas, pieminēja visus šos sliktos scenārijus, bet es jums centīšos izķidāt tūlīt. Un teiksim, ja mēs iegādājamies nekustamo īpašumu Jūrmalā, kas skaitās kā apartamentu, un nodoklis tiek rēķināts, protams, ar augstu kadastrālo vērtību. Tas nozīmē, ka, ja pamainās vai tiek pieņemts likums par kadastrālās vērtības paaugstināšanu, tas nozīmē, ka nodoklis arī tiks norēķināts no tās kopējās kadastrālās vērtības. Un būs nenormāls nodoklis. Lai gan tagad, teiksim, tā kadastrālā vērtība ir diezgan zema, bet ja viņi tiks paaugstināti, turieties pēc 5 gadiem. Tad, ko mēs nākamo ņemām, tas ir kritisks stāvoklis pašam īpašumam vai pašai mājai. Jo, ja māja, piemēram, ir sienā lielas plaisas vai māja tūlīt tiks piešķirts grausta status, tad arī tas ir nelikvīds īpašums, jo potenciāli tā kā pēc tam nevarēs viņu pārdot. Tieši tā, tu viss pateici faktiski. Jā. Es vēl paturpinātu par to kritisko stāvokli. Objekti, kur ir noslēgts zemes nomas līgums, un viņš tā kā drīz beidzas. Tas arī, es teiktu, tā ir tāds nelikvīdāks objekts. Es tagad nesaukšu piemērus, bet tagad tuvojas gala nomas līguma termiņš. Visticamāk paliks nelikvīds objekts, jo cilvēkiem neziņa vienkārši biedēs. Jā, un tad ejam tālāk pie mainītas nesošās konstrukcijas. Jā, tas arī ir, teiksim, ļoti ietekmē to pašu tieši tāpatās stāvokli. Nekustamā īpašuma stāvokli, mainītas nesošās konstrukcijas, man liekas, tur vairāk ir jābūt arhitektam, bet tik daudz, cik es zinu teikt, ir tas, ka mainās spiediens. Un spiediens mainās uz kaut kādiem pārstāvjiem. Mainās uz paneļiem, uz nesošajām sienām, un līdz ar to tas vispār bojā kopējo stāvokli nekustamam īpašumam, un pēc pāris gadiem tas var radīt problēmas pārdodot viņu.
Un paturpinot par tām nesošajām konstrukcijām, viss trakākais ir vispār jebkādas kopīpašuma ēkā veiktas pārbūves, kuras nav saskaņotas. Un pie tam, ja kopīpašuma ēkā ir kaut vai 30 vai 50 iedzīvotāji, jo ir vajadzīgs 100% saskaņojums, un ja tev tāda nav, tad ir ļoti, ļoti grūti pārdot, jo visi, teiksim, tā baidās par to, ka man nav saskaņots, kā es saskaņošu. Ja pat banka iedos kredītu, tad, ko es ar to īpašumu darīšu, tad es gribēšu pārdot. Tā kā tas arī tāds ļoti nelikvīds īpašums. Vasaras mājas. Visiem patīk vasaras mājas. Man liekas, tagad vasaras mājas tik ļoti būmo, un visiem ļoti gribās kaut kāds vasaras mājas ir iegādāties, kad viņi nepiefiksē to, ka tas ir tāds tā trends. Tā ir mode, cilvēki tagad sapirks daudz vasaras mājas, un pēc tam tiešām tas būs grūti pārdot. Pirmkārt, būs tirgus pārpildīts ar vasaras mājām. Otrs ir tas, ka tā ir vienkārši mode, kas arī mainīsies. Jā. Tā ir kaut kāda gada kopš no Covid sākuma, jo tiešām tās vasaras mājas, cik esmu pats tirgojis, ja kāds no maniem aģentiem tirgojas, tad visā Pierīgā, tāda plus mīnus 80 km attālumā, ielikt kādu vasaras māju par plus mīnus adekvātu cenu. Tiešām zvanās tā, ka man bija piemērs 60 km no Rīgas, vasaras māja, kaut 100 kvadrātmetri. Viņai bija 60 zvani kaut kādu mēneša laikā. Tiešām tā kā milzīgs skaitlis. Jā, man liekas, ka šo ir novērojis jebkurš nekustamo īpašumu aģents, kas, tuvākos gadus nodarbojās šajā industrijā. Visi, kas nav pārdevies, visas tās vasaras mājas, kas nebija pārdevušās iepriekš, viņas tagad ir aizgājušas. Pirms vēl ejam pie pēdējā nelikvīdā mūsuprāt īpašuma, ko mēs tagad esam pamanījuši, uzspiediet laikplūgu vai uzspiediet sirsniņu, lai mēs saprotam, cik daudz vēl aktīvi klausās, skatās, jo tas mums ir svarīgi. Jā, tas mums ir svarīgi. Tā kā tā. Paldies, Elvi. Jā. Un tad pēdējais, kas ir tāds nelikvīdais īpašums, ko mēs bijām jau minējuši iepriekš, tas ir pārlieku lielas platības īpašumi pret to istabu skaitu. Piemēram, viena istabas dzīvoklis 70 kvadrātmetri, divas istabas 90 vai 100 kvadrātmetri, 4 istabas 331 kvadrātmetris. Jā, tas pilnībā neloģiski neieliekās galvā. Jā. Vai arī, šoreiz mēs par mājām nerunājam, bet vienkārši, ja jau runājam par lielām platībām mājām, tad vienkārši gribas pateikt, ka vecās 2000. Gadu sarkano ķieģeļu mājas, kas ir 450 platībā ar dīzeļa apkuri, ir ļoti labs ieguldījums. vispār ir sliktākais ieguldījums, kas var būt. Jo vienkārši nav energoefektivitātes, slikta apkuras sistēma, nevajadzīga nevienam liela platība un pārlieku liels cenas, ko par viņām grib, un novietojas remonts un bieži vien baseins pagrimst tālāk. Un jā, sakarā par energoefektivitāti es uzreiz atceros par likumu, kam būtu jāsako līdzi. Teiksim, ja jūs vēlaties iegādāties savu nekustamo īpašumu. Nepēc ar aizvērtām acīm. Nepēc ar aizvērtām acīm noteikti izējām cauri likumam, vai arī kaut kādu likumu projektiem, kas plāno pieņemties kaut kādos tuvākajos gados. Un saprotam tieši tāpat tās kadastrālās vērtības paaugstināšana. Ja? Tas arī bija likums, ko vēlējās izsludināt ārā un paaugstināt kadastrālās vērtības. Tikai, ja mēs neņemam to vērā, tas var iedzīt mums mīnusā. Tieši tāpat tās ir A-klases energoefektivitāte, kas tika pieņemta šogad. Jā, mēs varbūt pagājušo gadu nopirkām ne-energoefektīvu māju, un tad šogad viņai jābūt ir energoefektīva, un kas notiek ar jūsu ieguldījumu. Jūsu ieguldījums paliek nelikvīds. Viņu būs grūtāk pārdot, jo viņš neatbilst standartiem. Tā. Jā. Varbūt kādam ir kādi jautājumi, ierakstiet čatā kādu savu īpašumu, ko domājat pirkt, un mēs vienkārši pateiksim, vai tas ir likvīds īpašums vai nav, un iedosim jums to gala palīdzību lēmumu, lai varētu iegādāties viņu. Tieši tā. Es zinu, ka tiešām pircējiem problēmas ir pieņemt lēmumus. Artur, Vasinam ir jautājums. Šis būs interesanti. Jā. Artur, šā vaļā. Mēs varam palīdzēt iegādāties. Jā.
Jūs droši varat atstāt komentārus, vai jūs varat arī uzrakstīt man vai Rītvaram. Un es nezinu, varbūt mēs varam kaut kādu tādu tā kā nelielu kopsavilkumu novilkt, savilkt par to, par likviditāti kā kopīgi. Mēs, man liekas, izgājām cauri daudziem piemēriem. Ja, par platībām mēs izgājām cauri arī par likumiem, mēs izgājām cauri par pieprasītākajiem dzīvokļiem. Cenu diapazoniem. Jā. Kas šobrīd? Jānis prasa, ka šobrīd likvīds teikā. Es teiktu, ka teikā ir likvīds viss, tiešām tā kā viss. Jo tur ir mazs piedāvājums, divstarpnieki, tiešām skatījos, ka tur bija kaut kādi 11 divstarpnieki, tas pats ir ar 3 starpniekiem. Es teiktu, nelikvīdi varbūt ir tie kaut kādi lielie, jo tur ir daži tādi clubhouse teikā, clubhouse ar lielām platībām vecā mājā. Tie varbūt ir nelikvīdāki, bet viss pārējais ir, teikā vienmēr viss ir iztirgojies un tiešām bijis liela interese. Tāpēc arī teikā ir vislielākās cenas visam, tiešām. Jā, taisnība. Mēs kaut kad nesen mēs vēl skatījāmies datus no cenu bankas. Man liekas, kaut kur tur. Un sērija veida mājas teikā, viņas ir pašas dārgākās no visiem dzīvojumiem rajoniem Rīgā. Reku Jānis prasa, jaunie arī ņemot vērā, ka Merks būvēs ap 230 dzīvokļus. Jaunie arī ņemot vērā, ka Merks būvēs ap 230 dzīvokļus. Īsti nesaprotu. Viņš domā jaunie projekti arī, ņemot vērā, ka Merks būvēs ap 230 dzīvokļus. Es teiktu tā, ka jaunie arī ņemot vērā. Es īsti nesapratu. Jā, viņš kaut kā varbūt citiem vārdiem uzdot to pašu jautājumu. Jā. Tā Arturs prasa par publiskajā piedāvājumā cienīgs privātmājas maksā 400 plus Marupē. Jā, privātmājas mēs šoreiz neapskatījām, jo par tām ir arī daudz ko minēt. Pārsvarā mēs runājam par dzīvokļiem, bet tos arī esmu īstenībā novērojis, kad Marupē es biju ticies ar vairākām privātmāju īpašniekiem, kam ir tie diapazonā 400 plus, un Baltazarā tur pēdējā laikā neesmu neko darbojies, Alderi turpat blakus. Vai tas ir likvīdi cilvēks, kas nopērk tagad, varēs pārdot? Es teiktu tā, ja tu pēc 400 plus tūkstošu māju, tad tev vispār tā kā, lokācija ir laba, un ja tu pēc māju virs 400 tūkstošiem, tu pēc priekš sevis, tad es laikam to likviditāti tik ļoti tā kā neskatītos. Es vairāk skatītos, rajons ir labs, tajā visticamāk es varēšu arī pārdot dārgi pēc tam, jo Marupē prime lokācijas paliks vienmēr. Tā kā prime lokācijas Baltazarā arī pirmā līnijā vai otrā arī vienmēr būs pieprasīta. Tā kā, protams, varbūt būs jāpagaida ilgāks laiks un atkal nevaram zināt, vai tās tendences pamainīsies uz lielākām, mazākām platībām, bet es teiktu primāri, tādiem objektiem baigi nevajadzētu skatīties likviditāti. Galvenais, ka tas ir vieta, kur pēc tam tā kā arī būs pieprasīta. Tā. Es ceru, ka tā kā Artūras atbildēja. Es nezinu, man liekas, kurā gadījumā jāskatās uz likviditāti, vai tā ir privātmāja, vai tas ir dzīvoklis, jāpēt, kurš ir tas rajons pieprasīts, cik es zinu. Es nedarbojos ar privātmājām, bet man liekas, Mārupe ir ļoti pieprasīts rajons. Tā kā, tas jau padara ieguldījumu likvīdi, protams, ir jāsaprot, kādi ir tie plānojumi, un kurā vietā tieši Mārupē tas var būt kaut kādā čukņā pilnībā, vai tas ir tuvāk kaut kur dzīvumiem un rajoniem. Un tad attiecīgi saprast, kāda ir tā pieņemamā cena. Es teiktu tā, ka ir likvīdi nopirkt par 400 plus tūkstošiem māju Mārupē, Baltazarā vai Alderos, vai tādos prime lokācijās, jo darījumi tādās vietās notiek un ir notikuši virs 400 tūkstošiem, varbūt notiek tur pāris darījumi gadā, bet tomēr notiek. Es teiktu, ka nav likvīdi nopirkt 400 plus tūkstošu māju, piemēram, kas būtu tāds slikts piemērs, kaut vai Ķekavā vai kur vēl tā kā būtu. Es pat teiktu, ka Ādažos arī 400 plus tūkstoši, nevis tā kā Baltazarā, bet tā kā tālāk uz Ādažu pusi. Tur arī 400 tūkstoši ir pat daudz. Jā. Es tā kā teiktu, 400 plus tūkstoši labā lokācijā tāpat būs likvīdi, sliktā lokācijā nebūs.
Vai jaunie projekti, jūsuprāt, arī būs likvīdi teikā, ņemot vērā, ka tirgū parādīsies 230 jaunie dzīvokļi? Man liekas, tas ir tikai forši, un tas ceļ arī apkārtējo nekustamo īpašumu īpašnieku dzīvokļu vērtības. Tas ir tieši tāpatās, kā, ja mēs redzam, kad ir ieplānots attīstības projektā, attīstības projektā ir ieplānots jauns tirdzniecības centrs vai vēl kaut kas vēl. Tas, protams, ceļ kopējo vērtību, un man liekas, tas padarīs tikai un vienīgi nekustamā īpašuma likvīdā. Es teiktu, ka ir jāstāsta nedaudz no tā kā esošā brīžā, labi, nosauksim to par vēsturi kaut vai. Visi projekti, kas ir teikā, jaunie projekti, viņi burtiski, piemēram, Bonava vai kāds cits, viņi norezervējas bieži vien pat vēl nepabeigti. Un tas jau tā kā liecina, ka, lai arī cels 230 dzīvokļus, tāpat cilvēki norezervēs, jo teikt, ka vienkārši ir ļoti laba lokācija. Un mēs arī skatījāmies Adifājā, ļoti daudz cilvēku no tiem, kas mums ir lietotāji, meklē taisni teikā dzīvokli. Ir ievadījuši filtrā, ka viņi līdz ko teikā parādās, tā arī atnāk. Un arī man ir klienti, ar kuriem esmu strādājis un kuriem pārdots īpašums kaut ko meklē vietā, viņi bieži vien pat tā kā gaida, piemēram, Bonavai tagad septembrī atvērsies rezervācijas jaunai mājai, viņi jau ar nepacietību gaida un kad parādīsies, lai pirmajā dienā jau kaut ko norezervētu. Tāpēc es domāju, lai arī tur uzbūvēs 230 dzīvokļus, tāpat būs pieprasīta tīdē tā kā teikas lokācijas. Jā, tieši tā. Man liekas, uz šīs pozitīvās nots beidzam. Lielas paldies visiem tiem, kas pieslēdzās. Ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakstīt man rītvaram. Labi, jaudīgu jums vakaru un ar labvakaru Latviju.